Pirmkārt, tām radošajām štelēm ir tā, ka vēl ir tāds vārds iedvesma izdomāts, jo viņš baigi darbojās. Ir moments, kad tu sacepies, un tad, kad sacepies, tāda pozitīvā nozīmē, sacepies par kaut kādu ideju, ko tu gribi realizēt. Un tad tas periods, kopš tu sāc cepties, un periods, līdz tu viņu realizē, vai bieži vienkārši nerealizē to ideju, ko tu sajūti. Tas ir baigi labais, tad tu aizmirsties, nav problēma. Bet tajā brīdī, tad, kad tev nav cepšanās, nav iemesls cepties, tu esi kaut kādā tādā iebīgais vārds rutīnā varbūt. Un tad tas varbūt saucamais, ko garīgais bats. Cepties baigi svarīgi ir. Ja es būtu aizgājis uz akadēmiju, aizgājis savu studiju un mālējies tur kaut kādā kaktā stūrī, tad man nevajadzētu nekādas, teiksim, daudz dažādas vajadzības, izpausmes. Bet tā kā es neesmu varbūt iespējams tādā varbūt rupi sakot, primitīvā veidā sevi pašapliecinājis radoši, tad man iekšā iespējams ir kaut kāds šis rūkstošais kaut kāds tas iekšā tāds lielums, kurš sev pieprasa visu laiku būt apritē, būt, ņemties un darīties. Mūza ir kā sieviete. Pamatā, ja tu runā par, piemēram, tiem 19. gadsimta māksliniekiem, vai arī 20. gadsimta māksliniekiem, kas ir beretītais, attēlot vienmēr fraķītī no rotiņām un paleti. Tiem džekiem bieži vien ir mūza, bet tie džeki, kas, varbūt es domāju atkal standartiski, bet tie džeki, kas pabeidz akadēmiju, ņemās par savu studiju, ņemās par savu darbnīcu, un viņam neko dzīvē nevajag, viņam galvenais vajag radoši izpausties. Un kā viņam radoši izpausties, viņam vajag ideja, viņam vajag sajūtas. Un tad šīs sajūtas, lai dabūtu sajūtas, ko var pārveidot ar rotu uz audeklu, viņam vajag kaut kur viņas iegūt. Un tad klasiskā formātā tas bieži vien ir sievietes, kas neizbēgami, tāpēc viņi arī bieži maina tās sievietes, jo tā viena sieviete nodrāz viņu, tev vajag jauna. Tiešām pārnes nozīmē, tev vajag svaigas emocijas. Ir, protams, kaut kādi atsevišķi kādi, kas ir kā gulbi, kas turās visu mūžu kopā. Bet bieži vien tieši superradošie, superlielie mākslinieki, viņi, man liekas, tie kas vidējies, superlielais mākslinieks, viņš mainas vai kā zeķis, jo vajag jaunas emocijas, vajag tusiņu, vajag sajūtas, vai varētu likt virsū uz tā audekla. Mana mūza man nav sieviete pa lielā. Sieviete man kaut kas cits ir, kaut kas vēl svarīgāk mūza. Mana mūza principā ir vairāk pat racionāla pieeja. Ir uzdevums, un uzdevuma rezultātā es radu iedvesmu. Principā es radu iedvesmu uzdevumā. Mūzu es viņu deformēju kā intrigu. Intrigu realizēt kaut kādu, panākt rezultātu, kas būtu pietiekoši spēcīgs un mērķtiecīgs un sasniegt savu mērķi, principā, un sasniegt savu auditoriju. Man tā iedvesma manī tad kā siltuma sajūta. Ir moments, ka tev jāsāk domāt, ir uzstādījums, uzdevums. Izdomāt, ideju vienā performancē, izdomāt, kā izmahinēt kaut kādu naudu ar kaut kādu fondu, lai dabūtu budžetu projektam. Visādi, jebko, kas savā ziņā ir radošs, sākumā dzirkstlīte, ir uzdevums, kāpēc ir vajadzība, un tad ir tas process ir tāds sajūta, kā tev siltu ūdeni uzliet, virsū, tad tas nosals. Tāda ritīgi palīdz, baigi labā sajūta. Tas iespējams tā ir kaut kāda sava veida iedvesma, vai, sauc viņu par mūziku iedvesmu, viņi ir sava veida tāda apgarošanās. Kā cilvēks iet uz baznīcu, viņš arī īstenībā, ko cilvēks dara baznīcā, viņš meklē siltumu. Viņš pats inicēja iekšā kaut kādu sev tādu brainstorming, viņš jau uztais iekšā kaut kādu, viņš principā fantazē.
cilvēks aiziet baznīcu, viņš fantazē, jo principā attiecības ir starp viņu un starp kaut kādu milzīgu templi kā uzstādījumu. Un tad viņš pats runā. Principā baznīca, ja vien tur netrāpās priekšā nenormāli, tiešām gudrs mācītājs, kurš ir principā virzīts vairāk uz filozofiju, nevis uz sprediķošanu, ja tu netrāpās tāds, kas ļoti reti trāpās, ja trāpās vienkārši džeks, kurš tur mūt kaut kāds pēdējās ziņas un pārveidot to nedaudz kaut kā stilīgāk, tad principā pa lielam cilvēkam aiziet, ko viņš dara, viņš spēlējas pats ar sevīm, esot tajā vidē, kur viņš var atļauties domāt. Un tad šī sajūta īstenībā radošam cilvēkam, viņam pat nav jāiet uz baznīcu, jo to sajūtu viņš jau rada pa lielam jebkur, kur viņš ir, kurim ir uzdevums izdomāt kaut ko darīt, un tad viņš sāk ar sevi spēlēties, iekšā motoriņu griež un paliek silti, jo mija darbība, molekulas sāk kustēties visi. Tā ir tāda garīga līdzība procesos. Story of a poor black man who was in search of the love of a rich white woman. He hated life full of repression and disease. His freedom led him to excess. The imbalance of balance. His fragility was his strength. Water to dust, life to death. But we are all still alive. We are all still alive. Vispār, man liekas, viss idejas balstās uz kompleksiem un traumām. Tā, teiksim, pa lielam viss, kas veidojās, tas ir balstās uz kaut kādām tavām problemātikām. Es viņas veselīgas uztvēru, ka man viņas ir, un es ar viņām sāku cīnīties, es sāku nepievērst iespējams uzmanību, jo jebkuram cilvēkam ir tev problēmas, tev kompleks par vizuālu, tev kompleks par runu, par uzvedību, par dzīvesveidu, par lietām, kas tev patīk vai nepatīk. Tas ir sastāv no maziem daudziem kompleksiņiem. Un tos mazākos tu ignorē, lielākie tev ikdienā traucē dzīvot. Tas, kas man pašam pēdējā laikā fascinē, kā cilvēks, runājot to pašu cilvēku bara likumu, bara būšanu, cilvēkam vajag dzīvot barā, cik viegli novērot, kā cilvēks ir tā kā molekula, bet vadītājs, viņš ir kā vadītājs. Viņš vada informāciju, emocijas, situācijas baigi viegli caur sevi, un viņam tas viss baigi labi pielīp. Savā ziņā es tāda antropoloģijas taisīs tajā riņķī un skatoties cilvēku, kā uzvedās konkrētās vidēs un konkrētos kopumos, piemēram, tur dzīvo vairāk cilvēku kopā vai kolēģi, tu redzi, kā pusgadu laikā cilvēks sāk mainīt savu uzvedību. Un tas tik interesanti, jo teorētiski tad pareiķinot, ka cilvēks vidēji maina, teiksim, 3 reizes mūžā, piemēram, tā vidēji, piemēram, darbu,
darbā mainās, vismaz katrā darbā, 3 gados mainās cilvēki, plus vēl ir sadzīve, rādi draugi. Cik ir daudz cilvēku riņķī, kas spēj tevi mainīt. Principā tu esi tā kā plastilīns sabiedrībai. Tu iekļūsi sabiedrībā, nevis dzīvo mežā. Tad tu jau veidojies, tu mainies kā plastilīns. Tev ir, sākot ar tekstu, ko tu runā, ar slēngiem, jokiem, beidzot ar emocijām, roku kustībām. Tas viss, principā, tas, kas tu esi tāda apkārtējo cilvēku kopija. Šeit iegūtā pieredze zem šī jumta apakšā ir diezgan plaša, un es domāju, tas būs tāds dzīves ieguldījums, un viņi nav nekur, varbūt tagad mazāk restaurēja sakrā visādām dažādām citām nodarbēm, bet tā mīlestība pret to veclaiku lietām un tieši divriteņiem ir tā ļoti dziļi sirdi iegājusi. Tas bija tāds pilnīgi tāds jau dzīvesveids. Mēs principā saaugām ar šīm sienām, ar šiem ričukiem, ar šo darbību. Tā, ka non-stopā ziema, vasara mēs ņēmāmies, maucām, pētījām, tirgojāmies, restaurējām, pirkām, braucām riņķi ekspedīcijās. Ekspedīcijas vispār viena tāda ļoti interesanta padarīšana. Braukt uz reģionu un meklēt to, kas vēl saglabājies, un maksimāli lētu viņu izdīlot. Un, lai kā dažreiz liekas, ka varētu nomainīt pret mūsdienīgi, jo tīri funkcionāli viņu ir it kā savā ziņā vieglāk braukt, jo ir zobratu pārnešana, bet tajā pašā brīdī to baudu, ko sagādā uzmīt, panākot trešo griezienu ar šo lielo zobratu, kas veciem ričukiem, to nevar aizstāt, ka mountain bike un pilsētas ričuki klasiskie. Latvijas veclaika divriteņi ir ļoti sarežģīti tieši vizuālajā dizainā. Mūsiem bija saglabājusies tāda cariska izpratne par vizuālām lietām, un tādēļ viņi bija bagāti ar ornamentiem, viņi bija bagāti ar niķelētām, vēlāk arī chromētām daļām, viņi bija bagāti ar aksesuāriem, maciņiem, zvaniņiem. Viens tas burvīgs darbs sanāca tā laika dizaineriem. Un, lai to visu mūsdienās tagad varētu no jauna uztaisīt svaigi, tur vajadzīgs baigā pētniecības zināšanas. Tā izpēte ir ļoti padziļināta, ir veikta, jo ļoti daudz dažādas autentiskas tehnikas jau tiek pielietotas, kas tajā laikā tika izmantotas. Šī, funkcionālā velospēda izmantošana man pilnīgi gāja paralēli ar šo veco velospēdu kultūru. Kā saka, vairāk, pirmais bija šajā gadījumā bija mīlestība pret restaurāciju, un tad nāca par mīlestību pret ikdienas braukšanu ričukiem, kas varbūt dažiem ir pilnīgi otrādā, kad viņiem patīk nenormāli braukt ar ričuku un zaļais dzīvesveids, un tad viņi pēkšņi kaut kā ienāk šajā vecajā kultūrā, veclaika divriteņu. Sākotnēji vispār man tā performance pat baidīja drusku, jo man viņa patika. Bet tā, ka es pats varētu darboties ar to performanci, man tā pirmajā, man bija kaut kāds tāds iekšējais, tāds nē, ka es nespēju, negribu, un es jau likās, ka es drīzāk varētu būt kaut kāds mākslas zinātnieks, kas varētu pētīt to visu, bet līdzdarboties. Un vienā brīdī notika klikšķis, un pilnīgi tas tā aizrauda, tā pilnīgi bija tā kā, maizi, tepat nevajag maizi, tev pietiek ar performanci, ar to sajūtu, ka tu vari darīt visu, jo sajūta, ka performance neko neapstādina un viņa atļauj darīt tev visu. Un tad tajā posmā es iesaistījos un pilnībā atvēros un līdzdarbojos grupai Ausklīts Ūsiņš. Mēs ļoti ilgi domājam, ka mēs esam vienīgā apvienība. Man liekas, tā arī bija. Tā pa lielam tāda tīrā, tā, kad var teikt, Latvijas performance grupa. Es otru vēl zinu tādu, nezinu, kas labi ir visādas tur sieviešu līgas un visu, bet, mēs baigi kaut 4 gadus, 5 noņēmāmies, izbraukājām pasauli.
Un tas ir tāds otrs lielais akmens. Ja mans galdiņš tā uz tādiem akmeņiem, tad tas ir Ičuk ir viens un performances ir otrs tāds lielais akmeņš, kā stāv manas istas paliknīca. Un tad arī aizgāja tas moments, kad bija foršās lekcijas, mums bija tāds stilīgas lekcijas. Vai no stilīgām lekcijām toreiz bija mākslas vēsturē, mums mācīja par dadaismu. Tas bija īstenībā dadaisms bija tāds lūzumpunkts visā tajā kopējā dzīves plānā, jo dadaisms ir sākuma punkts ne tā anarhijai, bet, teiksim, uztverēja par anarhiju, par mēģināšanu darīt savādāk, nevis kā, teiksim, lielāks spēks vai teiksim, masa grib, kā režīms grib. Un tas ir sava veida protests pret režīmu, tā brīža, un viņš radās kara laikā. Nesoties to, kas arī esmu militāra persona, man patīk viss tās kara padarīšanas un vēsture un viss. Bet tieši interesanti tajā brīdī bija tas radās toreiz tas mākslas veids, un viņa tās izpausmes mani un kolēģis manā skolā ļoti konkrēti ietekmēja uz tālāk attīstošos mākslas veidu, kas bija 60. gados bija performance. Mēs sākām pārstāvēt skolā interesantas akcijas darīt. Akciju rezultātā sapratām, par viņām kaut kādā veidā sadzirdēja tā brīža topošā mākslas zinātniece Zane, man kolēģi, un tad mēs ar Zanīti no Krišu un vēl pāris jauniešiem sākām taisīt savdabīgas padarīšanas. Attīstījās tās savdabīgās padarīšanas. Mēs kaut kādiem uzslīpējām savu stilu, tad mēģinām definēt, kas mums par stilu ir, ko mēs tur darām. Tas stils ir diezgan konkrēti. Viņš ir tāds, kā mēs smalki mēģinām nodefinēt, ka tas ir tāds skarba darbība, bet ar tādām elegantām niansēm šajā mūsu procesos, ko mēs taisījām performancē. Mēģinām visu to caurjošo to elementu laist visam pilnīgi cauri, ko mēs darījām. Lai kaut kur, ja mums bija arī mūsu sastāvs bija diezgan tās kolorīts, ja var teikt. Mums bija sākot ar jauniem džekiem tikko no mākslas skolas un baigot tādu urrāku jātais, viss jādara un tā. Un ar Zanīti, kas mākslas zinātniece, un tad bija un Krišu daudzeni, Dacis bija, un tad gleznotāji, un tad vēl bija, tāds strumpis bija Zirnis, Kristaps Pūci, tas vēl Zirnis spēcīgs džeks, un tad mēs tāds kolektīvs darbojamies, kaut 5 gadus, 6 darbojamies, tagad tas bija jau pirms 7 gadiem, kad mēs sākām. Bija aktīvais periods, tad pasīvais, tad mēs tā paralēli darbojamies kaut kā sanākam pāris no visiem veciem. Mēs kā oficiāli pieskaitījāmies kopā. Bija baigi jautri. Teiksim, vidējā Rietuma Eiropas valstī ir neliela grupa, kaut kāda performancistu. Austrum valstī ir niecīga grupa. Un riņķi, Austrum, viss cits puses, kas tādā klasiskā performances izpratnē ir varbūt arī tāda nosacīgo cilvēku grupa, interesanti, kas to ņemās un par ko pēc vispār stāstu. Rezultāts tāds, ka tie cilvēki, kas ir vienmēr festivālos, notikumos, projektos, ir ļoti vien tie paši. Ir kaut kāda atsevišķa daļas, ir kaut kā, teiksim, profesionālāks izcēlesmes mākslinieki. Es skarbi saku, es varu nodefinēt, ir divas teiksim, daļas performancē un vispār mākslā. Vispār ir amatieri profesionāļi, un performancē to var tiešākajā veidā just. Un lai kā varbūt vidējais performances mākslinieks to gribētu noliegt, lielākā daļa no performances mākslas ražotājiem ir amatieri gan izglītības ziņā, jo lielākā daļa nav izglītības nekāda apakšā. Un vienkārši ir
Ne, nu, teiksim, performance balstīta izglītība nav. Lielākoties tie kaut kādi mākslas skolu audzēkņi, kas pabeiguši vidējo zīmēšanu, tēlniecību, un tad ir kaut kāds aicinājums, es gribu darboties šajā definīcijā, kas ir laiks, telpa, process, un tad sāk ņemties, izdomā kaut kādu stilu, un visbiežāk mūsdienās, kas ir šie festivāli, viņi ir visi, tie mākslas izpausmes ir ļoti līdzīgas. Viņas visur vēl aizvien visās šajās darbībās ir tāds atrauksmes 70. gadiem, vēlme kaut ko tur protestēt, cīnīties, rādīt asins vulgāras darbības, ekšenus, kas ir tādi, kas balstās kaut kādu skatītāju principā šoka radīšanu. Un pietrūkst, pēc manām domām, tāda intelektuāla doma, kaut kas tāds nedaudz smalkāks, dziļāks.